Oktobra sākumā stāstījām par gaidāmajām izmaiņām ceļu satiksmes likumā. 10. decembrī Saeima 3. lasījumā tiešām ir pieņēmusi būtiskus grozījumus ceļu satiksmes likumā, un kā vienu no būtiskākajiem jautājumiem varētu uzsvērt jautājumu par transporta līdzekļu vadīšanu tiesību atņemšanu. Personām, kurām tiesības tika atņemtas līdz 12 mēnešiem, šobrīd spēkā esošais regulējums noteica vienkāršu procedūru, jāizcieš sods, atnākam pēc apliecības un turpinam vadīt transporta līdzekli, ja apliecībai saglabājies derīguma termiņš. Tātad no 1. aprīļa cilvēkiem tiesības būs atņemtas līdz 12 mēnešiem, būs jānokārto teorijas eksāmens. Ja apliecība būs derīga, šo apliecību vienalga nevarēs saņemt atpakaļ, kamēr nebūs nokārtots teorijas eksāmens. Savukārt cilvēkiem tas, kas paliek spēkā joprojām, kam atņem tiesības uz garāku termiņu par 12 mēnešiem, ir jānokārto gan teorijas eksāmens, gan vadīšanas eksāmens. Līdz ar to aicinām, protams, cilvēkus nepārkāpt noteikumus joprojām, ievērot braukšanas kārtību uz ceļiem. Un būtiski vēl piezīmēt šajā jautājumā ir to, ka šīs izmaiņas attiecās nevis tikai uz cilvēkiem, kam pēc 1. aprīļa atņems tiesības, bet arī uz tiem cilvēkiem, kuriem ir tiesības atņemtas iepriekš, līdz šim 1. aprīlim. Ja viņiem nāksies atjaunot vadīšanas tiesības pēc 1. aprīļa. Nākamās izmaiņas ir saistītas ar reģistrācijas jautājumiem, un šīs izmaiņas būs spēkā jau ar 2016. gada 1. janvāri. Šīs izmaiņas skars autotirdzniecības veikalus un klientus, kas iegādājās automašīnas, un juridiskās personas, kuras atļaujina savus transporta līdzekļus. Un šīs izmaiņas saistītas ar to, ka šobrīd mums Latvijā tirdzniecības vietās tiek izsniegti rēķins uzziņa dokuments. Tad no 1. janvāra šāda dokumenta vairāk nebūs, būs īpašumtiesība apliecība, kas tiks izsniegts kā izdruka no reģistra, un ar šo dokumentu varēs griezties CSDD pārreģistrēt transporta līdzekli. Būtiskākas izmaiņas, protams, skar pašus transporta līdzekļu tirdzniecības uzņēmumus. Fiziskām personām varbūt tas tik ļoti nebūs jūtams kā šīs izmaiņas, bet tas atvieglos procedūru tirdzniecības veikaliem, gan finansiāli tas būs izdevīgāk, gan arī no administratīvā viedokļa procedūra būs vienkāršāka. Attiecībā uz juridiskām personām jāpiezīmē ļoti būtiskas izmaiņas, vairs nebūs pieņemšanas nodošanas akti. Šie pieņemšanas nodošanas akti, kas šobrīd tika izmantoti, atļaujot automašīnu starp diviem uzņēmumiem, no 1. aprīļa vairāk netiks pieņemti. No 1. aprīļa juridiskās personas transporta līdzekļus varēs atļaujot, izmantojot CSDD pakalpojumus. Visai šai darbībai būs jānotiek CSDD vidē. Un tas ir izdarīts ar nolūku, lai varētu veikt korektu uzskaiti par transporta līdzekļu tirdzniecību, atļaujināšanu un iegūšanu starp juridiskām personām. Šobrīd pastāvēja iespēja, izmantot šos dokumentus ar atpakaļejošiem datumiem, jā. Un arī noslēpt kādu nodokli, kas turpmāk pēc šīm izmaiņām praktiski nebūs iespējams. Kā nākamos grozījumus jāatzīmē ir pilnveidots jautājums attiecībā uz dažādu ierīču izmantošanu transporta līdzeklī. Jeb telefons, planšetdators, dators un tā tālāk, jebkura cita vieda ierīce. Ja šobrīd mums likumā bija tikai aizliegts izmantot tālruni, ņemot rokās, proti mēs drīkstam izmantot tikai brīvroku sistēmā, tad šobrīd likumā ir nostiprināts, kad aizliegts izmantot transporta līdzeklim atrodoties kustībā arī jebkuru citu viedierīci. Tas ir planšetdators, portatīvie datori, tālruņi un visi pārējie viedierīču veidi, kādi mums ir sastopami transporta līdzeklim atrodoties kustībā, to izmantošana ir aizliegta.